noteikti, ka CS ir viens no tiem ralliem, kur es braucu kā uz Cēsu ralliju, īpaši pēc pagājušā gada pieredzes, jo jāsaka, es tiešām noteikti esmu laikam viens no pieredzes bagātākiem, jo, diemžēl, jāsaka, jo tāpēc, ka tie mati paliek arvien sirmāki un tie bērni paliek arvien, manie bērni paliek arvien pieaugušāki. Bet es tiešām izbaudīju to atmosfēru, ka saprotu, ka mēs neesam, laikam no manis nāca tas teiciens, kad ir rallija, kurā mēs jūtamies kā lauku radi pilsētnieku kāzās. Tad šis rallijs noteikti ir tas, kur mēs jūtamies tiešām piederīgi, ka šīs kāzas ir organizētas un visi ir priecīgi redzēt tieši mūs. Tā ir baigi fantastiskā sajūta, ka tieši grib redzēt tevi un visi tie cilvēki ir savējie un tas tusiņš ir savējais un ka nav vietas, kur tu tā kā drīkst iet un ir vietas, kur tu tā kā nedrīkst iet. Tā gatavošanās būs interesanti. Tā kā izskatās tā, ka man redī nesanāks nobraukt tests un būs kāds cits laimīgais stūrmans, kas varēs pasēdēt ātram latviešu džekam testos, tad jāsaka, es ar Cēsu ralliem un braukšanā redī Bergmanu gatavošos braucot ar Vaidotu Žalu Lietuvā. Es domāju, ka faktiski jau pirmais ir tas, ka to jaunieti ir jāaizved uz to ralliju, jo rallijs jau redz ir tāda baigā slimība, tāda infekcijas slimība, kur faktiski atliek tikai apskatīties, atliek tikai ļaut viņam iekāpt tajā mašīnā, atliek ļaut sajust to rallijas foršo zamšādu stūri, ka viņam tas sapnītis dzimst. Un tas ir tas pirmais, laikam, kas varbūt man bērnībā pietrūka, ka man neaizved uz ralliju, un tad es tādā pietiekam vecā vecumā iesaistījos tajā projektā, bet tā neatgriezniski es tā skatos. Noteikti es gribētu pateikt to, ka drošība pirmā vietā, un brīžiem ir tā, ka, ja liekas, ka tā rallija mašīna, točni tur nevarēs aizbraukt, tad brīžiem viņi varēs tur aizbraukt. Tāpēc jācer, ka viss būs tiešām kārtībā, bet ir baigi jāsargā sevi, jo, kā lai pasaka, neviens cits tevi nesargās labāk kā tu pats, un vien pats tu zini tās savu vērtību un to savus nākotnes plānus, kurus tu noteikti gribi realizēt. Tiekamies Cēsīs, es tur būšu.